Šimholsam, jo Marcels tomēr krietni uzlaboja savu sportisko formu. Ružička Ļudočins. Un Riplāk, mēs kļūdījāmies pie zilās līnijas viduszonā un no kā radās epizode. Pirmā iespēja Spartakam un tā tiek izmantot. Skatāmies vēlreiz Berņikovs, Ļudočins un Ružičkam. Grūtāk bija netrāpīt nekā trāpīt. Holts bija bezspēcīgs. Skatāmies atkārtojumā. Grūti, ko arī viņam pārmest šeit arī nesadalījām spēlētājs aizsardzībā. Ļoti nepatīkams pavērsiens. Atcerēsimies abu komandu pirmo spēli. Izdevās Spartakam atgūt ripu un dodas viņu uz priekšu. Esam pirmajā aizsardzībā. Pakrovskis. Un metiens Holts. Labi. Tādas dāvanas pasniegt Spartakam nevajag arī Sikoļņikos. Garām vārdu stāvām. Un tagad varam doties pretuzbrukumā 2-1. Meija otrā pusē pats ir vārti! Jānis Sprukts! 1-1. Šķiet jau, ka dos piespēli Meijam. Iespējams, to pašu domāja arī Borisovs vārtus. Bet precīzi smieties varējām pat dzirdēt, kā Rīpa atcitās pret vārtu pārlikni šķiet. Kļūst neizšķirts. Visi noticēja, laikam, ka Jānis piespēlēs, pret Stabiņu un vārtos. Pēdējā brīdī arī paspēja izdarīt metienu. Aizsargs jau gulās priekšā un uzbruks Spartaks pēc mūsu vairāk. Un tad arī nav nekas vairāk izdarīt. Tagad uzbrukam Ankipāns, tukšs vārtu arī pārtos. Dirts Ankipāns. Nu ko, Licenijusam kārtējā piespēle izskatās. Skatāmies vēlreiz. Galviņš sāk uzbrukumu. Licenijus Ankipāns. Tā kā Galviņam arī visticamāk būs rezultatīva piespēle un viņam tā būs 14. Nu tā vajadzētu būt. Tas būtu tikai taisnīgi un godīgi. Labi. Nu, jāizspēlē vārtu priekšā. Vēlreiz 10 spēties būs norādījums. Labs turpinājums būs. Pret Holsu. Par klupināšanu. 2 minūšu noraidījums Spartakā. Pārliecinoši glābi savu komandu. Viņam vispār labas pēdējās spēles. Nu tagad. Cipulis, kur Ripa nezinu, spēlētāji, jā. Trāpīja, pa plecu, laikam, tāda spēle būtu apturēta. Spartakieši dodas uzbrukumā. Un krīt Spartakietis, Šāns Rēdliks. Nē, nav noraidījuma. Viss kārtībā, varam turpināt uzbrukumu. Nav partneri, nevarēja pats doties zonā. Tā epizode tāda. Strīdīgi, tik jāatzīst. Reakcija tribīnēs visnotaļ atbilstoša. Smiedots Spartaka vārti tukši. Pārmetiens nesakoja, tiešām pavisam nedaudz laiks ir palicis. Jānospēlē precīzi un uzmanīgi. Holts. Labi. Droši spēlē. Arī labi un tālāk arī ļoti labi. 15 sekundes atspēlē atpakaļ. Spartakam vēl jāiet zonā. Sekundes 5-6 vismaz. Baranka. Paņems. Rīpa zonā 5 sekundes. Holts. Ļoti labi. Laukums stūri un tā ir uzvara. Jāatskats sirēnu un izdodas, gan pēdējā brīdī bija piespēles vārtu priekš, bet par laimi skan sirēnu. Holts ļoti gudri nospēlēja. Redzēdams, ka pēdējās sekundes tiešām pasit Ripu laukumu stūrī, no kurienes uzreiz apdraudēt vārtus nav iespējams. Šī strīdīgā epizode. Var diskutēt. Es neteiktu, ka bija acīm redzams pārkāpums. Ne tāpēc, ka mēs esam par Rīgas Dinamo.